Sveicot pavasara atnākšanu, Daugavpils novada kultūras centrā notika Naujienes mūzikas un mākslas skolas akordeonistu orķestra koncerts Pavasara noskaņa. Diriģentes Tatjanas Jukumas vadībā orķestris priecēja skatītājus ar iemīļotiem un jauniem skaņdarbiem. Koncerta laikā uz skatuves kāpa ne tikai naujienieši, bet arī vairāki sadarbības partneri. Akordeonistu orķestra pavadībā priekšnesumus krāšņoja vietējie draugi – sporta balles deju kolektīvs Sikspārnis, Špoģu vidusskolas tautas deju kolektīvs, Stīgu instrumentu ansamblis, Naujienes mūzikas skolas saksofonu kvartets un vokālais ansamblis, Špoģu mūzikas un mākslas skolas koris, dziedātāja Katarina Fedosejeva un vairāki mūzikas instrumentu solisti. Tālākie ciemiņi bija 4 akordeona solo mākslinieki no Lietuvas. Šajā koncertā mums bija uzaicināti viesi no Lietuvas. Jāizsaka liela pateicība viņiem par piedalīšanos. Solists, kurš spēlēja kopā ar orķestri, tiešām ir ļoti talantīgs un perspektīvs bērns. Ceru, ka arī turpmāk būs iespēja ar viņiem sadarboties un aizbraukt uz Lietuvu atbildes vizītē. Naujienes mūzikas un mākslas skolas akordeons orķestris ir vienīgais Daugavpils novadā. Tas spējas sevi apvienot gan jaunos muzikantus, bijušos un esošos skolas audzēkņus, gan arī pedagogus. Tāpat kā citus gadus, arī šogad orķestra dalībnieki ar jauno koncertu programmu cer paviesoties ārzemēs. Tuvākais notikums gan ir gaidāms mājās. Скоро у нас будет здесь проходить международный конкурс аккордеонистов 21. апреля. 21. aprīlī Daugavpils novadā mēs piedalīsimies starptautiskā akordeonistu konkursā. Kā katru gadu konkursā dalību ņems arī Lietuva un Baltkrievija. Šogad pievienosies arī Igaunija un iespējams Krievija. Tāpēc šodienas uzstāšanās ir kā zīmīgs priekšvēstnesis turpmākiem koncertiem un notikumiem. Akordeonistu orķestris lepojas ar vairāk kārtējiem dažādos konkursos gūtiem diplomiem. Tomēr visvērtīgākā ir skatītāja mīlestība un atzinība, ko izdevies sasniegt orķestra 17 gadu pastāvēšanas laikā.